Taču pirms tam es vēlētos uz skatuves uzaicināt Kristiānu Pīrselu, kas ir līgumslēgšanas stratēģijas direktors. Mēs zinām, ka tirgus nosacījumi ir mainījušies, ka dažādi ārēji faktori to ir ietekmējuši, ka Covid situācija Ukrainā, kas, protams, arī atspoguļojas darbībās, kas notiek Baltika projektā, un tādēļ es vēlos Kristiānam, lai runātu par to, kas notiek projektā un kādi ir sadarbošanās formāts ar tirgu un sagatavošanās liela mēroga būvniecībai. Dzirdēju, ka šogad ir vairāk nekā Paldies par iepazīstināšanu, dāmas un kungi. Ir gods būt šeit atkal ar jums, šeit tiešraidē no Rīgas. Es jums pastāstīšu vairāk par to, kā sadarboties ar tirgu, kā mēs esam sadarbojušies ar tirgu un kāds ir noticis pēdējā gada laikā. Šādā megaprojektā ir ļoti svarīgi gūt mācības un ņemt vērā arī to, cik ļoti tomēr ir liels šis projekts. Un par to mēs domājam diezgan daudz pēdējo 12 un vairāk mēnešu laikā. Iemesls aiz šī ir atrast labākus veidus, kā turpināt strādāt un pielāgoties, kamēr mēs strādājam. Mēs aizvien vairāk un vairāk pietuvojamies, vai esam jau nokļuvuši būvniecības stadijā, un nauda, kas tiek tērēta projektā, kļūst aizvien lielāka un lielāka. Un mums, protams, ir laika līnija un grafiks, kas mums noliek zem liels spiedienu. Līdz ar to ir ļoti svarīgi nodrošināt, ka pieejas, kuras mēs lietojam turpmākajā darbā, ņem vērā mūsu iepriekšējās mācības, ņemt vērā, ko tirgus var darīt mūsu labāk, kādas ir iespējas, un arī saprast, ņemt vērā, kādas ir projekta prasības. Piemēram, ja mums jāmaina, kā tiek projektēts dažus no maršrutiem, kā tie tiek mainīti, mēs laika gaitā precizējam, kādas ir prasības. Līdz ar to ir svarīgi arī pielāgot pilnīgi visu pieeju. Mēs iepriekš esam plānojuši 17. 18. gadā, tad mēs veicām projektēšanu. Un šajā laikā līdz šim gadam ir bijis daudz izmaiņu, un uz ekrāna jūs varat redzēt, kādas ir lielākās izmaiņas, kuras īsti neviens nevarēja paredzēt. Un tam visam ir bijusi liela ietekme uz visiem infrastruktūras projektiem, un Rail Baltica šajā gadījumā nav izņēmums no visiem pārējiem projektiem. Mēs esam megaprojekts, līdz ar to visa ietekme, kas nāk no šīm masīvajām izmaiņām, mūs ietekmē jo sevišķi vairāk. Līdz ar to mums jābūt ļoti precīziem savās izvēlēs un pieejās. Kad tika izsludināti projektēšanas konkursi, neviens nezināja, ka būs Covid krīze, ka šis kļūs par tik grūtu periodu. Un, protams, arī Krievijas agresija Ukrainā, enerģētikas krīze, inflācija un Izraēlas-Palestīnas konflikts, tas viss ietekmē loģistiku un daudz citas jomas. Tātad mūsu projekts sākotnēji bija domāts, projektēts citai videi, līdz ar to mācības no šīm izmaiņām ir ļoti svarīgas. Tātad mums ir jāzina, kā mēs varam ātrāk, gudrāk un drošāk darīt lietas turpmāk. Skatoties uz tirgu šobrīd, mēs redzam, ka mums ir liela nestabilitāte, kur parādās diezgan regulāri. Pirms Covid mums bija stabilitātes periodi. Un uzreiz, kā parādījās kāda nestabilitāte, bija tomēr šie stabilie tirgi, un mēs varējām
uzticēties tiem, bet pēc Covid krīzes mēs redzējām, ka izmaiņas ir ļoti, ļoti biežas, un pat ja parādās kāda stabilitāte, mēs nevaram ticēt, ka tā būs ilgstoša. Līdz ar to mums jābūt konstanti gataviem, ka būs kādas izmaiņas, mums jāsaprot, kā būt gataviem šādām izmaiņām. Un pieredze līdz šim ir tāda, ka materiālu cenas ir bijušas nestabilas. Un, principā, izmaksas, kas ir tieši ieguldījumos, visu laiku mainās. Tas nozīmē, ka mums viss ir jādara citādāk. Būvniecības tirgus vide ir mainījusies ļoti daudz, un šis ir vispārējais makroekonomikas pārskats. Nākamais jautājums ir, kā tirgus ietekmē tieši Rail Baltica. Vai šīs izmaiņas ietekmē Rail Baltica projektu un kā tās tiek pārnestas tieši uz mums. Un šis ir strateģiskais elements, ar kuru mēs strādājam un ar ko mēs esam strādājuši visu 2023. gadu. Ir bijis daudz diskusiju ar galvenajiem vietējiem piegādātājiem, galvenajiem spēlētājiem tirgū, kā arī ar starptautiskiem spēlētājiem. Tad ne tikai 3 Baltijas valstīs, bet vispār Eiropas tirgu un ārpus Eiropas. Mēs esam ieguvuši diezgan daudz svarīgas informācijas, tādēļ paldies visiem, kas ir iesaistījušies un kas ir devuši mums šo svarīgo informāciju. Dažas no lietām, ko mēs esam iemācījušies un kuras mēs pārveidojam rīcībā un īstos mehānismos mūsu līgumos un darba praksē, tā ir līguma pakošana. Visas šīs izmaiņas tirgu arī ir izmainījušas finanšu pārvaldību un pakošanu. Un tas ir ietekmējis, kā vispār rīkojas piegādātāji plašākajā tirgu. Tad jāuzdod jautājums, kas ir saprātīgi, kā mēs varam nodrošināt, ka ir konkurence un ka pakotnes nav pārāk liels, pārāk mazs. Tālāk arī cenu indeksēšana, kas iepriekš pirms visām šīm lielām izmaiņām nebija īpaši svarīgs aspekts, sevišķi pirms Covid. Un, protams, ar to saistītās loģistikas problēmas. Arī ciešāka sadarbība. Visas šīs izmaiņas un visu laiku mainīgais tirgus pieprasa sadarbību, jo ir lielāki riski, kas ir jāpārvalda caur sadarbību. Un arī tehniskās prasības. Mainot savu pieeju, ja mēs mainām to, kā mēs slēdzam līgumus, vai, piemēram, mainās cenu modeļi. Tas nozīmē, ka mums ir jādomā, kā mēs konkretizējam savus līgumus, kāda ir precizēšanas metode, vai mēs vairāk runājam par to, kāds ir gala rezultāts, vai mēs tieši regulējam vairāk, kāds ir process un kādi ir spēramie soļi, kas mums dod lielāku elastību. Tad šādiem jautājumiem mēs domājam. Un konkursa dalībnieki ir redzējis izmaiņas un uzlabojumus mūsu iepirkumu pakotnēs. Mēs vēl esam iemācījušies, ka šī brīža atbalsts lielākām, kad no mums gaida lielāku, no projekta gaida lielāku atbalstu. Un, lai būtu precīzāka bilde, es jums došu dažus piemērus, bet es vēlos uzsvērt, ka ir svarīgi būt spējīgiem ielūkoties pašiem sevī. Un tieši to mēs esam darījuši kopā ar sarunām ar tirgu. Mēs esam pieņēmuši šīs mācības no iepriekšējiem līgumiem, un mēs arī esam skatījušies, kādas ir lietas, kas mums jāuzlabo pašiem savā organizācijā. Un tas mums dod
priekšrocības, diskutējot ar tirgu, sapratni par to, ko mēs varam mainīt un kas ir tieši saprātīgā izvēle. Šie ir daži no piemēriem par informāciju, ko mēs esam ieguvuši un cik svarīga šī informācija ir, sagatavojot nākamās pakotnes no strateģiskā skatu punkta. Tātad cenu modeļi, kuriem mēs dodam priekšroku, mēs varam redzēt salīdzinājumu ar 2021. gadu un 2023. gadu. 2021. gadā vēl aizvien bija vecā prakse, kas eksistēja pirms Covid, un tas arī šī pieeja prasīja laiku, vēl aizvien bija fiksētās cenas pieeja, kas tajā laikā tika domāts strādā ļoti labi reģionā, un tā bija prakse, principā visiem, kas strādā ar infrastruktūras projektiem vietējā mērogā, bet ar šīm izmaiņām, kas lielā mērā mūs ietekmēja, un ar šo nestabilitātes risku, kuru mēs tiešām sākām saprast, 2023. gadā mēs nonācām vietā, kad neviens, ar ko mēs runājam, un mēs runājam ar daudziem uzņēmējiem, gan vietējiem, gan starptautiskiem, neviens vairs nevēlējās fiksētās cenas līgumus, un šī bija viena no lietām, kur bija visdārgākā. Un šīs nestabilitātes un risku dēļ un loģistikas problēmu, kas ietekmē projekta gaitu dēļ, šis ir risks, ar kuru ir jārēķinās, tajā ir ļoti daudz nezināmo, un tādēļ šeit ir ļoti liela riska marža. Un mēs redzam, ka Rail Baltica projekts lēnām pāriet uz izsmalcinātākiem, sarežģītākiem cenu modeļiem. Un vēl mēs varam redzēt, ka izmaksu modeļi, patieso izmaksu modeļi tiek izvirzīti priekšplānā, un tiem dod priekšroku, un tas jau sāk kļūt par standarta pieeju, ka jebkurš līgums, kas ir garāks par 12 mēnešiem, vai kurš varētu pārsniegt 12 mēnešu periodu, un dažkārt arī zem šī 12 mēnešu periodu, tiem ir nepieciešamība pēc indeksācijas, lai nodrošinātu, ka tirgus nestabilitāte tiek atsvērta. Ir arī dažādi tirgi, kas strādā citādāk, katrā Baltijas valstī, tām ir savas īpatnības, un arī plašākais tirgus strādā mazliet citādāk, bet pamatprincipi tomēr visur ir vieni un tādi paši. Un arī priekšapmaksas. Mēs esam runājuši par priekšapmaksas svarīgumu, kāda ir to proporcija. Mēs varam redzēt lielu atšķirības ar 21. un 23. gadu, un kādēļ mēs to skatāmies, jo tas mums sniedz izpratni par naudas plūsmas riskiem saistībā ar līgumu slēdzēju pusēm. Mēs redzam, ka priekšapmaksājuma proporcija, kam dod priekšroku dažādi tirgus spēlētāji, mēs redzam, ka priekšapmaksājumi palielinās. Un šis ir lēmums, kas mums ir jāpieņem, sagatavojot līgumus un līgumu pakotnes. Mums ir jāsniedz vairāk iespējas tieši veikt šos priekšapmaksājumus, lai nodrošinātu, ka naudas plūsma no paša līguma sākuma ir labi pārvaldīta. Tātad, lai vēlreiz veiktu kopsavilkumu, mēs redzam, ka mūsu pašu organizācija ar fokusu uz to, kas jau ir bijis labs tieši projektēšanas fāzē, kas būtu jāuzlabo un kas būtu labākās pieejas pārējot būvniecības stadiju. Jādomā vairāk par tirgu, par dažādajām opcijām, ko tas piedāvā. Kādas ir prioritātes tirgu, mums ir jāskatās, kādas ir projekta prasības, kādi ir termiņi, un ņemot vērā visus šos dažādus aspektus, mēs sapratīsim, kāds ir mūsu turpmākais ceļš. Tātad tas ir mūsu strateģiskais skatījums uz mūsu pakotņu izstrādāšanu. Un, Kristiāna, varbūt jautājums bija jautājums no skatītājiem, kas
ir šīs būvuzņēmumi, kas ir iesaistīti būvniecībā. Tas, protams, plašs jautājums, un jums ir strukturēta atbilde varbūt. Labākais veids, kā skatīties uz to, kas ir iesaistīts, ir vai nu atvērt e-iepirkumu mājaslapu vai mūsu mājaslapu. Tur jūs redzēsiet, kas piedalās. Tas ir tā ir vispragmatiskākā faktuālā informācija, ko mēs varam nodrošināt. Es varētu teikt, ka lielākie vietējie spēlētāji un starptautiskie spēlētāji no Eiropas un no vispār dzelzceļa pasaules piedalās šajā projektā, jo tas ir tik liels. Paldies! Un vēl ir jautājums, kuru mēs saņēmām jau vairākas reizes, bet ir vērts to atkārtot. Tātad ir cilvēki, kas jautā, vai vēl ir iespējas piedalīties Rail Baltica projektā, jo ir jau sākusies būvniecība, vai tūlīt sāksies, tad kāda būtu atbilde tiem, kas prasa, vai ir vēl aizvien iespēja būt projekta daļai? Noteikti ir iespēja būt projekta daļai, un manāds kolēģis Mārtiņš Blaus par to vairāk tieši pastāstīs. Skatoties uz iespējām, ir divi veidi, kā iesaistīties. Tātad vienam ir piedalīties konkursos, vai arī piedalīties kā apakšu uzņēmējiem. Tātad tas viss ir atkarīgs no tā, kāda ir organizācijas struktūra. Tātad jūs varat vai nu vērsties pie mums vai no galvenajiem uzņēmumiem, kas jau strādā. Vēl ir jautājums. Jūs prezentējāt dažādus uzlabojumus un izmaiņas, bet vai jūs esat mainījuši kaut ko tiešām līgumos, iepirkuma līgumos? Jā, tas ir labs jautājums, un mēs esam veikuši izmaiņas. Jūs varat redzēt izmaiņas mūsu pēdējos iepirkumos, mēs esam ieviesuši indeksācijas mehānismus, mēs esam uzlabojuši vispārējos nosacījumus, mums ir arī mehānismi vai līguma punkti, kas veicina tiešāku sadarbību. Un jo sevišķi viens svarīgs punkts, kas jāņem vērā, ir, kas šobrīd notiek Igaunijā, veidojot šos alianses vai apvienību līgumus. Dzelzceļa sektorā īsti tas nav bijis darīts Baltijā, un tas ir liels pirmais solis, ko mēs veicam. Un tātad visu šī analīze, marketa analīze ir devusi mums informāciju, kādi ir riski, un mēs tagad zinām, kāda būtu labākā pieeja tālāk, kādi ir riski, kādas sarunas mums jāved ar tirgu un kādas pieejas strādā. Paldies! Es domāju, mēs tieši dzirdēsim vairāk par apvienību līgumiem tālākajās